Šogad žurnāls Dienas ēdieni sadarbībā ar veikalu tīklu Rito dāvina saviem lasītājiem iespēju bez maksas apmeklēt pieredzējušu šefpavāru meistarklases. Šā gada pirmajā nodarbībā šefpavārs Ingmārs Ladiks rādīja, kā gatavot vieglus ēdienus no sezonas dārzeņiem – topinambūra, pastinaka, selerijas, sīpoliem. Es pats esmu ievirzījis jau šajā mūsu sezonas produktu darbā, tas ir noteikti grūtāk. Tam ir jādzīvo līdzi, jāizdzīvo, jāizdomā tās garšas, kā varētu pasēt kopā, kā nepasēt, ir ļoti daudz jālasa viss. Un šādas ēdienas, ka mēs gatavojam varbūt semināros, ne katru dienu pasniedz restorānu. Ir jāsaprot, vai viņš tomēr aizgājis tautās vai nav aizgājis. Ja, piemēram, tas pats ķirbju kaviārs, viņš man sen ir viņas taisījis Nacionālajā virtuves festivālā. Un tā, viņš kamēr iedzīvojas ilgi paiet, varbūt viņu vajag pielikt pareizajā vietā un pareizajā laikā, tad viņš jau labāk aizies. Tā kā, ir jābūt pacietībai, es domāju. Nekur es neesmu tik koncentrēti guvusi to apziņu vai to māku uztaisīt no visvienkāršākajiem produktiem. Tā ir bauda, jo ne jau paēst, pieēsties, bet bauda. Taisīt to ar acīm, taisīt. Man ļoti patīk šī krēma biezzupa. Man ļoti pārsteidz šis šampiņonu sīpoli ievārījums. Un es tā lēnām domāju, kad es uztaisīšu viens svētdienas pēcpusdienu dažiem saviem draugiem ar attiecīgu vīnu kopā. Un tā būs ļoti interesanti kopā būšana. Turpmāk reizi mēnesī jums būs izdevība redzēt, kā pagatavot paelju, grila marinādes, zaļo salātu mērces vai klasiskos desertus. Varēsiet ne tikai skatīties, bet arī izjautāt pavārus aci pret aci un pagatavotos ēdienus nogaršot. Šogad mēs rīkosim meistarklases gandrīz katru mēnesi sadarbībā ar Dienas ēdieniem, kā kopīgs projekts, kur mēs varam atspoguļot gan žurnālā, gan šeit uz vietas cilvēkiem. Un, manuprāt, kā labākais ēdienu žurnāls, tas ir ļoti labs tāds, esam atraduši, man liekas, viens otru, un man liekas, mums būs izdevies projekts. Informāciju par nākamo meistarklašu norises laiku, vietu un tēmām meklējiet žurnālā Dienas ēdieni. Solvita Smiļģe, Artis Baņģieris, speciāli Diena TV.